Svinot Lieldienas senlatviešu garā neatņemama sastāvdaļa ir olu ripināšana un šūpošanās. Cernikavas invalīdu biedrība tradicionālos rituālus papildinājusi arī ar gardumu konkursu, un te nu izdomāja nav robežu, kādā kūciņā pat veiksmīgi savijies saldais zefīrs ar spinātu biskvītu. Es domāju, viss, kas ir mūsu pašu Latvijā audzēts, tas ir mans vadmotīvs numur 1, kas ir veselīgs, kas ir viegls, ja? Kas pašiem garšo. 10-gadīgā Linda gan žūrijas, gan degustētāju uzmanību pievērš ar rūpīgi izdomāt noformējumu un kūkas nosaukumu – Zaķa dupsis burkānos. Kūka ir no cepumiem un iebiezinātā piena salikumu. Viņš ir ieracies zemē, tāpēc viņam redzams ir tikai dupsis. Linda konkursā nav vienīgā jaunā saimniece, un žūrijai, kuras vadībā ir pavāru kluba prezidenta, par to ir liels prieks. Jo vispār Latvijā diezgan maz ir jaunieši, kuri grib, un es domāju, studentu vecumā. Tad mēs tagad redzam, ka nākama paudze gatavojas un būs laikam labāk nekā šobrīd studentu tā situācija. Līdzās žūrijai visus konkursam pieteiktos gardumus baudīja arī 90 degustētāji. Ir ļoti garšīgi, un ir arī, var teikt, mīnusiņi arī. Tā, kas neiet pie sirds. Kā jums šķiet, šeit arī 2 bērni ar saviem darbiem ir un meitenīte teica? Meitenīte ļoti jauki. Ļoti jauki, es arī par viņu balsošu. Man ļoti patīk, jo viņa ir gan pati noformējusies, gan kūka. Saskaitot punktus, žūrija pirmajā vietā ierindoja Lindas cepumu kūku, bet degustētāju balsu vairākums noslēdzās par labu kūkai jautrais virpuls. Gardumu konkurss Cernikavā notika jau 2. reizi, un arī nākamgad dažādi našķi Lieldienās neizpalikšot.